8. janvāra Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā mēs skatījām vairākus jautājumus, no kuriem būtiskākie ir transporta kompensācijas pedagogiem novadā. Ir piedāvāt vairāk variantu. Šobrīd šie noteikumi ir darba procesā. Paldies iedzīvotājiem, kas iesaistās un sūta jau savus priekšlikumus. Tā kā tie drīzumā tiks arī izstrādāti līdz galam. Kā otrs svarīgākais jautājums bija arī par sporta laureātu nolikumu, kur šogad mēs ejam tātad uz 12 nominācijām un arī lūgtu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, izvirzot šos nominantus, tad, kad noteikumi tātad tiks izstrādāti. Un kā viens no svarīgākajiem arī bija ziņojums par sporta aktivitātēm Robežu novadā. Šobrīd mums darbojās pilnā sparā jau 4 slidošanas trases. Līdz nedēļas nogalei mums tiks atvērts vēl 3 slidošanas trases, un šobrīd ir ievilkts arī 8 slēpošanas trases. Tā kā visi iedzīvotāji laipni aicināti izmantot šo mūsu sporta infrastruktūru, un es gribētu lielu paldies pateikt arī aktīvistiem novadā, brīvprātīgajiem, kas mums palīdz tātad šajā trašu organizēšanā un slidošanas laukuma ierīkošanā. Milzīgs paldies, un mēs novērtējam jūsu darbu.